tā mūsdienu realitāte uzvaras, tā saucamā pieminekļa, tā mazliet atšķiras no tās ieceres, kas bija Ulmanim. Ja? Un Ulmaņa iecer izveidot monumentu, par kuru savulaik tauta vienojās, latviešu tauta vienojās. Tā ir saprotama, interesanta un atbalstāma, bet tagad, protams, kad tas notika, tad Latvijā nedzīvoja tik daudz cilvēku, kuriem šis piemineklis saistās ar kaut ko. Tādēļ tas, ko es piedāvāju vairākus gadus atpakaļ, tieši uzvaras pieminekļa ziņā, izveidot tur parku, kurš būtu ļoti atbilstošs tam piemineklim, un savākt no visas Latvijas visus pieminekļus, kuri saistās ar padomju laiku, salikt vienu vietu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka izveidotos tāds padomju parks, kurā tie cilvēki, kuri gribētu, viņi varētu iet un atzīmēt šo ideoloģiju, jo nenoliedzami tie cilvēki, kur iet pie tā pieminekļa, viņi ir šīs ideoloģijas, neteiksim vergi, bet ietekmē. Ja? Šīs ideoloģijas ietekmē. Un šāds parks, viņš nekādā, tad atkrist visas problēmas. Ja? Visiem būtu skaidrs, tā ir vieta, kur mūsu tā padomju vēsture, kā nospiedums padomju vēsturē, kur mēs arī varam iet atpūsties un ko varētu arī ārzemju turistiem darīt. Starp citu, lietuvieši izdarīja jau kaut ko līdzīgu. Otra ideja ir tāda, ka būtu labi, ja Latvijā būtu vieni brāļu kapi, kuros būtu tiktu apglabāti visi sarkanarmieši, un, kā zināms, Latvijas teritorijā krita vairāk kā 200 000 sarkanarmieši, no kuriem apglabāti ir tikai 70. Vairāk kā 100 000 ir Latvijas zemē. Ar vāciešiem ir līdzīgi. Ja? Vāciešiem arī ir ļoti daudz, bet ne tik daudz kā sarkanarmieši. Un šo sarkanarmiešu laiku izrok, viņus šobrīd apglabā robežos un vēl dažās vietās, bet būtu labi, ja būtu tādi brāļu kapi, kur tos karā kritušos visus apbedīt un arī šo pieminekli pārcelt uz turieni, ja jau tas ir simbols šai te uzvarai.